Raidījumu piedāvā Dofīd. Lēciens labsajūtā! Esiet sveicināti, suņu, kaķu un citu dzīvnieku mīļi! Es jums varu pačukstēt, ka šodien raidījumā būs stāsts par pašu Hubertu, par border collie, kurš vada raidījumu, ir atceļojis no Beļģijas un priecē mūs visus. Hubi, kur tu esi? Hubi, ej, čau! Čau, draugs! Čau viņa! Es šoreiz neesmu viens, bet esmu kopā ar savu saimnieci Daci. Un esmu ļoti pateicīgs savai saimniecei par vīzināšanu, jo es vēl nemāku braukt ar auto. Šodien raidījumā skatieties! Border collies kā ģimenes loceklis, tuvāk iepazīsim border collie Huberta ģimenes izvēli. Uzzināsim, kā suņus audzina Beļģijā un kamdēļ sunim vajag savu būri. Skaidrosim, ko darīt, ja pazudis suns, kādas darbības jāveic saimniekam, lai to novērstu. Border collie ir viena no gudrākajiem suņiem pasaulē. Ja kucēni var atļauties dažādas vaļības, tad pieaudzis border collies izrādīs augstu intelektu, tāpēc mēs tos bieži izvēlamies par kompanioniem. Hubert, un kāds tu esi? To ļaušu izstāstīt manai saimniecei Dacei. Hubert, draudziņ, tagad mēs pie visiem dodamies ar šo augstvērtīgo suņu barību, Dofīd no Dobels dzirnavnieks. Arī tev es gribu uzdāvināt šos kārums, kas ir bagātināti ar dažādām minerālu vielām, taviem zobiņiem un kauliņiem, kā arī bagātināti ar dabīgajiem antioksidantiem. Lai tev stipra veselība, draugs! Paldies, saki Hubert. Lūdzu! Paldies, Dofīd. Hei! Do 5. Paldies! Do 5. Do 5, jā! Kāds malacis esi. Tev te ir katrai dienai pa vienam graudiņam. Tas ir, zini, cik? Uz miljonus gadiņiem. Jā, lai dzīvo. Dace, kā mīluļu saimniece, ir labi izpratusi dzīvnieku vajadzības. Vienlaikus rūpīga pieeja un attieksme pret kā sev līdzīgo dod rezultātu audzināšanas darbā, kas sniedz prieku visai ģimenei. Daces ģimenei Huberts ir ģimenes loceklis, kas saņem to, kas viņam pienāks. Un tā ir laba un kvalitatīva dzīve. Varbūt uzreiz pastāstiet, kā jūs nonācāt pie Huberta? Caur Facebook sludinājumu. Mēs viņu atradām Facebook grupā, mēs ļoti gribējām tieši brūni, baltu border collie. Es biju izmeklējusi visas mājaslapas Latvijā, es esmu sludinājums izskatījusi un nebija, bija tikai melnbaltie. Un tad es domāju, es tikai paskatīšos, ierakstīšu Facebook meklētājā, kādas ir manas iespējas. Un tur viņš bija. Kāpēc tieši border collies? Ar zilām acīm? Jā, zilās acis, tas nebija mūsu mērķis un plāns, bet līdz border collijam mūs noved mūsu iepriekšējais suns, Morits, kurš bija patiesībā jauktenīts, kurš pie mums pieklīda. Border collie jauktens vai? Nē, viņš nebija border collie jauktens, bet viņš izskatījās pēc mazas rudas lapsiņas, kurš savā uzvedībā bieži vien bija kā lapsa. Bija kā gans. Viņš sekoja, viņš vaktēja, viņš bija ļoti ātrs un nasks un ļoti gudrs suns. Un, kad viņš aizgāja, es zināju, ka es gribu kaut ko līdzīgu. Tieši tādu mēs sapratām, ka mēs neatradīsim. Un es kaut kā izgāju uz border colliem, par kuriem es iepriekš neko nezināju. Un tā radās sapnis un doma par border collie. Un tomēr border collies nāk no Beļģijas, šīs konkrētais. Facebook sniedzās tik tālu. Jā, Latvijā nebija, un tad es ierakstīju, es teicu, ģimene no Latvijas meklē brūni baltu border colliju, puiku. Tīrā latviešu valodā. Nē, no angļu. Un es domāju, redzēs, kas atbildēs. Un patiesībā pārsteidzoši ļoti daudz sāk atsaukties audzētāji no visas Eiropas, rakstīja no Lietuvas, Slovākijas, Polijas, un viena sieviete atrakstīja no Beļģijas. Viņa saka, mums ir tieši viens puika palicis, kuram tiek meklēta ģimene, brūni balts. Vai jūs tas interesē? Un pārējais jau ir vēsture. Cik aptuveni laika jums dienā Huberts paņem? Kāds rīts ir mainījies, nav mainījies, vakars, naktī iet gulēt? Viņš varbūt tās neguļ. Viņš guļ ļoti labi, jo viņš guļ savā būrī.
kas ir viņa drošā vieta. Tas bija milzīgs tāds pārmaiņas, kurām mums bija pašiem jāpierod. Tas bija ieteikums no audzētājas jau no pašās pirmās dienas, ka viņam ir jāguļ būrī. Un patiesībā tikai tur viņš var vislabāk atpūsties. Tur viņš nav, kā mēs smējamies, darbiņā. Visur citur viņš ir uz visiem 100% klātesošs, viņam interesē, viņš ir ļoti jūtīgs, reaktīvs, viņš skrien, visu pārbauda. Ka vakarā vīrs saka leģendāros vārdus jāiet štābiņā, viņš skrien pats pirmais, ieiet, apguļās, durvis tiek aizvērtas un uz 8 stundām Huberts ir izslēgts. Tad viņš nav tajos 45%, kas lien saimnieku gultās. Pirms tam viņš ir gultā. Kur ir tāds... Tur viņš ir darbiņā. Tur viņš iesildījums vietu. Tur viņš ir atpūtas brīdī ar mums un ar kaķi. Bet tad, kad visi jau dodās gulēt, viņš zina, ka viņš ies uz savu drošo vietu atpūsties. Būs tagad sāpīgais jautājums. Tā. Jā. Jums mājās ir suns un kaķis. Jā. Un tagad es jautāšu, kura jums labāk roka, labā vai kreisā? Jūs esat vairāk tā kā suņu vai kaķu cilvēks? Zin kā, kādreiz man likās, ka es esmu tikai suņu cilvēks, bet kopš mums ir kaķi, jau 16 gadus mums ir kaķi, un abas, pilnīgi noteikti abas ir lietas, kuras es nekad nevaru izdarīt ar saviem kaķiem. Mums tagad ir viens palicis, bet visi tie piedzīvojumi, viss tas prieks tāds un enerģija un darīšanās, ar kaķi tas nesanāks. Viņam vienkārši ir cits dzīves stils un ritms, bet kaut kādas emocijas un tādu regulāciju, kā man iedod tādu emocionālo kaķis. Akal Huberts, es pat no viņa nekam nesagaidu. Viņi ir tādi jiņi un jāņas, nezinu, kā to pateikt. Jā. Huberts man vienreiz teica, ka boss mājās ir mākslis. Labi, ka viņš to atzīst, jo tā ir. Jā. Huberts ir godīgs. Jā, Huberts ļoti mīl māksli, viņš bez viņa nevar dzīvot. Mēs tikko bijām ceļojumā, un ceļojumā viņš bija pilnīgi tā kā atvaļinājumā. Viņš bija nosvērts, mierīgs suns, kurš baudīja dzīvi un atpūtās, un kā vien viņš ir atgriezies mājās, tā viss ir tikai darbiņš. Kur ir maksis, kur ir kaķis, ko viņš dara, seko līdzi, tā kā cita dinamika. Pazudis suns vai kaķis, kamēr vieni apvienojās grupās un ir gatavi maksāt pat liels naudas summas, lai atrastu savu mīlu, tikmēr ir mīluļi, kurus ne tikai neviens nemeklē, bet tiek atstāti likteņu varā. Tāpēc mēs dosimies uz dzīvnieku patvērsmi Ulubeli un noskaidrosim, kā tad mums rīkoties, ja tomēr mūsu mīlulis ir pazudis. Es zinu, pirmkārt jābūt čipotam un reģistrētam. Es tāds esmu. Labdien, Diana! Mēs esam atgriezušies, lai parunātu par pazudušajiem suņiem. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kas saimniekam būtu obligāti jāizdara, lai viņš varētu teikt, jā, es esmu izdarījis visu, lai mans mīlulis nepazustu. Labdien! Prieks jūs atkal sagaidīt šeit Ulubelē pavasarī. Kas ir jāizdara vispirms? Es teiktu, tā ir ļoti daudzas lietas jāsagatavo, lai suns vispār ienāktu mājā un no viņas neaizbēgtu. Tātad pirmām kārtām es teiktu tā, ka saimniekam ir noteikti jāatcerās, ka jau no 2017. gada 1. janvāra spēkā ir likums par to, ka visiem suņiem ir jābūt čipētiem. Un ne tikai čipētiem, bet arī reģistrētiem. Kas, protams, nav tāds preventīvs pasākums, lai suns nepazustu, bet tas ir ļoti vērtīgs pasākums, lai suns atgrieztos pēc iespējas ātrāk mājās, ja gadījumā viņš ir kaut kur noklīdis vai kaut kas ir atgadījies. Bet, protams, lai suns nepazustu, noteikti saimniekam ir jāpārdomā savi dzīves apstākļi. Tātad, ko tas nozīmē? Ja tev ir māja, tad noteikti jānodrošina, ka ir žoks, lai suns nevarētu kaut kur izspraukties vai pārlikt pāri, vai izrakties, vai iziet pa atvērtiem vārtiņiem un aizskriet projām. Ja jūs ejat pastaigā, tad noteikti jārēķinās ar to, ka suns ir jāved pavadiņā. Ja viņš iet bez pavadas, tad, protams, ir obligāti jābūt saimniekam pārliecinātam, ka suns izpildīs piesaukšanas komandu, jo gadījumā, teiksim, tā saimnieks viņu sauks atpakaļ. Lai suns ar saimnieku labāk saprastos, tad viņam vajadzētu iziet šo te suņu skolu, kā parasti mēdz teikt, vai apmācību pie suņu uzvedības speciālista. Kliedēsim varbūt tās mītu, ka jāapmāca ir tikai šķirnes suņi? Skolā ir jāiet visiem suņiem, tas ir mūsu uzskats, jo tas veicina suņa un saimnieka saprašanos, paklausību un tātad daudz pozitīvāku kopdzīvi nekā tad, ja suns ir neapmācīts. Cik efektīvas ir tās kakla siksnas ar numuriem, vārdiem?
Es teiktu tā, ka katram saimniekam tomēr to vajadzētu ņemt vērā, ka šī kakla siksna ir tas pirmais iespējamais solis, lai suns atgrieztos pie saimnieka, tad, kad viņš ir kaut kur pazudis, noklīdis vai kaut kas ir atgadījies. Raidījuma turpinājumā skatieties! Ar ko jārēķinās border collie saimniekam? Izcila border collie iegūšanai ir jāiztur pamatīga atlase Beļģijā un jāpierāda, ka būsi labs saimnieks. Rokas grāmata mīļu pazušanas gadījumā, kādi ir pirmie soļi un darāmie darbi. Dzīvnieku patvērsmes Ulubele padomi. Raidījumu piedāvā Dofeed. Lēciens labsajūtā. Raidījumu piedāvā Dofeed. Lēciens labsajūtā. Es zinu, ka tu esi liels ceļotājs, tāpēc mēs vēl vienreiz ieskatīsimies, kā tad Hubertam gāja tālajā Eiropā pēc saviem brāļiem un māsām Beļģijā. Izdaudzījos kārtīgi, un savus brāļus un māsas un, protams, mammu uzaicināju ciemos uz Latviju. Ko Huberts domā par jums? Labs Viņš skaļi runā, viņš man visu ir izstāstījis. Ko jums viņš skaļi stāsta? Ko viņš man stāsta? Patiesībā, ka viņš visu laiku gribētu mētāt bumbiņu, ka viņš vēlētos doties piedzīvojumos, kad viņam pietrūkst noteikti kaut kādas jautrības citreiz ar mums. Jā, nu viņš ir brīnišķīgs suns, viņš ir ļoti gudrs un viņš ir ienesis ļoti daudz prieka mūsu ģimenē pēc iepriekšējā sunīša aiziešanas. Tā kā Huberts nāk no ārzemēm, varbūt viņš ir ārzemju klubā vai viņš tomēr ir kādā Latvijas klubā, vai Tā. Kā ir vispār ievest suni no ārzemēm, vai Latvija to akceptē? Mums Nav jādodas uz CSDD? Nē, CSDD nebija, bet viņš bija Beļģijā čipēts, es nezinu, kā pareizi saka, viņam ir pase izdota bija. Viņš ir čipots. Jā, čipots. Viņam bija jāievēro karantīna pēc visām vakcīnām, un viņš pēdējais atstāja mammas mājas, ja? Un tad, kad mēs ieradāmies Latvijā, mēs sagaidījām arī viņa ciltsrakstus, kas Beļģijā tika reģistrēti Beļģu suņu datubāzē kaut kādā īpašā, un ar šiem ciltsrakstiem mēs tos esam iesnieguši Latvijā. Aitu Ganu, kā pareizi sauc, tas mūsu klubs, ja, kur viņš tagad ir oficiāls biedrs. Ja kāds tagad skatās raidījumu, viņš skatās, es arī gribu tādu Hubertu, es gribu border collie. Kādiem cilvēkiem viņš ir domāts, tieši konkrēti border collies? Trakiem, manuprāt. Noteikti ļoti aktīviem, ļoti pacietīgiem, tādiem, kuri ir gatavi paši mācīties un ar viņu daudz nodarboties. Jā, mūs daudz brīdināja, ļoti stāstīja, teica, vai jūs vispār saprotiet, arī pati audzētāja mūs intervēja 2 reizes Zoomā. Pirms mēs vienojāmies, ka mēs viņu ņemsim un ka viņi jutās droši, ka viņi mums viņu dos. Viņi prasīja, kur mēs dzīvojam. Vai mēs dzīvojam dzīvoklī vai privātmājā, kāds ir mūsu dzīves ritms, vai mēs esam vairāk divānu sēdētāji vai mežā gājēji, ko mēs gaidām no suņa. Un tā, ka viņai radās tā drošības sajūta, ka laikam būs ok, tad viņa tikai teica, es jums atdošu to savu kucēnu. Bet, kā mēs vīri smējamies, nekas no lasītā iepriekš, no dzirdētā mūs nevarēja sagatavot un nebūtu sagatavojis viņam. Cik ilgs laiks bija no tā brīža, kad jūs ieraudzījāt bildīti internetā, līdz brīdim, kad tajā galā saimnieki teica, jā, jūs esat īstie, Hubertu mēs jums dosim? Tā chronoloģija bija tāda, mūsu iepriekšējais sunīts nomira septembra beigās. Viņš jau bija 9. septembrī piedzimis. Es izturēju bez suņa mēnesi, kad es sāku viņu meklēt. Tātad viņam jau bija kāds pusotrs mēnesīts, kad es viņu pirmoreiz ieraudzīju Zoomā. Un, tas bija kaut kāds oktobra vidus, un 27. decembrī mēs varējām oficiāli viņu paņemt un vest uz mājām. Tā kā viņam jau bija 3,5 vai cik mēneši, un mums bija jāiztur 2 mēneši, laikam, viņu gaidot. Kāda bija tā pati braukšana
Jūs ņēmāt piekabi speciālus būrus. Mēs ar busiņu braucām, mēs braucām visa ģimene, mana mamma, vīrs, jo vajadzēja Omi līdz, kas palīdzēs kucēnu pieskatīt un ar viņu sēdēt, jo ceļš bija tāls. Mēs ļoti bijām patīkami satraukti. Es zināju, ka tos pirmos Ziemassvētkus bez iepriekšējā suņa es negribu pavadīt mājās, jo tie būs pavisam citādāk. Tādēļ doma par braucienu uz Beļģiju pēc kucēna likās ļoti dziedinoša un forša. Un tādēļ tas bija liels prieks, bet līdz tām audzētāji bija izveidojusi visu kucēnu WhatsApp grupu. Un, kā es smējos, man pirmoreiz dzīvē bija bērnu WhatsApp grupa. Man nav bijis dārziņa WhatsApp grupa vecākiem skolas, bet šeit bija, kur mums katru dienu tika Kartiņas jātaisa, zaķaušas. Jā, bildītes, video, updates, kur viņi bijuši, kā viņiem ir gājis. Viņš tika vests iepazīties ar lopiem ciemā, ar bērniem, ar riteņbraucējiem. Audzētāji tā viņu sagatavoja, kā mēs vispār pat nevarētu neko tādu iedomāties vai gaidīt. Kā viņam pašam patīk braukt? Ļoti patīk. Es domāju, ka dēļ tā pirmā ceļojuma, ka viņš brauca mājās no Beļģijas, viņš iemīlēja pārvietošanos. Viņš ir ļoti mierpilns, priecīgs līdzbraucējs, vispacietīgākais no visas kompānijas. Mierpilns izklausās neticami. Mašīnā viņš tiešām guļ, ka ķepas gaisā sacēlis un vienkārši bauda mirkli. Kāda bija atkal redzēšanās? Huberts, jūs bijāt uz salidojumu, aizbraukšu uz Beļģiju. Kas notiek suņu salidojumos? Tur bija ļoti daudz emociju, bija daudz prieka. Vispirms audzētāji atbrauc viena pati satikt Hubertu. Kopā ar Huberta māsa dzīvo pie audzētājas, mamma un māsa. Huberts raudāja? Huberts viņš bija tāds ļoti priecīgs. Viņš, protams, apostīja māsu, nobučoja audzētāju, un nākamajā dienā bija viss tas playdate, tas randiņš ar pārējiem kucēniem. Kopā bija 11 border collie, daži arī no iepriekšējā metiena. Un ar meitenēm viņš bija tāds draudzīgs, ar brāļiem diviem paspēja apmainīties skarbākiem vārdiem, un viņi bija jāizšķir, kā jau puikas šādā vecumā. Tur bija tāds liels jāmpadrats. Ir gaidāmi jauni salidojumi? Es tā domāju, es ceru, ka tas nebūs pēdējais. Huberts uzaicināja visus uz Latviju, redzēs, vai viņi atbrauks. Jums jautājums. Jā. Kā ir skatīties, ka Huberts ir televīzijā ar svešu onkuli? Ir tāds satraukums, ir prieks, ir lepnums, ir, protams, pārdzīvojam nedaudz par uzvedību un par to, ko mums vēl vajadzētu mācēt. Par manējo jūs domājat? Nē, par Hubertu. Bet vispār ir liels prieks par to, ka viņam ir tāda pieredze un ir forši. Jā, mēs visur, kur mēs ejam, es smējos, kādreiz es saņēmu komplimentus par savām acīm, tagad neviens augstāk par Hubertu nepaskatās, jo vienmēr ir komplimenti par to, cik viņš ir skaists un kāds viņam ir zilas acis, un es tikai varu piekrist. Hubert, tu esi smukuls. Man nedaudz jāpažēlojās. Jā. Huberts ir daudz aktīvāks Instagramā nekā es. Viņam, man liekas, ir iespējams pat vairāk sekotāji nekā man. Ja kāds grib sekot Hubertam, kur viņi to var darīt? Hubertu var atrast rakstot Hubert the Border Collie ar apakšstrīpiņām. Latvijas sakot, Huberts Border Collies. Jā, viņš ir ar savām ikdienas gaitām, ikdienu ar kaķi, bumbiņām un šķīvīšiem un vispārējo. Tur jūs varat tuvāk iepazīt Hubertu. Mēs visi veiksmīgi esam izdzīvojuši pirmo sezonu, un es gribētu jūs paslavēt kā lielisku Huberta mammu. Viņš man bieži saka, reku mamma. Tāpēc mēs jums gribētu dāvināt mans mīlulis krūzīti, lai jūs vienmēr atceraties par saviem mīluļiem. Hubert, tev es krūzīti nedošu, tev ir kāds gardumiņš. Paldies, draudziņ! Paldies par šo sezonu, tu esi malicis. Un jums krūzīte! Sirsnīgs paldies rīta kafijai ar Hubertu. Paldies! Nezaudēsim mūsu suņus, kaķus un citus mīluļus. Būsim atbildīgi un lietosim GPS siksniņus un čipēsim tos. Turpinam sarunu dzīvnieku patversmē Ulubele. Kas būtu varbūt tās pirmās darbības, kas būtu jāveic, ja tomēr ir gadījusies bēda un suns ir aizbēdzis? Es gribētu teikt tā, ka pirmām kārtām jāatceras, ka neviena darbība nav lieka tad, kad tu gribi atrast savu pazudušo mīluli. Tad jebkas, ko tu dari, ir tikai, lai viņš ātrāk atgrieztos mājās. Un vissliktākais, ko darīt šādā situācijā, ir vienkārši sēdēt un gaidīt ar tekstu, gan jau viņš pats atnāks. Jo neaizmirsīsim, ka var būt atgadījies jebkas. Jā, tātad tas, kas būtu jādara saimniekam tajā brīdī, ka viņš konstatē, ka
dzīvnieks ir pazudis. Pirmām kārtām. Tātad informācija visās iespējamās internetu vietnēs. Ja? Tātad tas var būt gan SSLV, tas noteikti tie ir sociālie tīkli, kas šobrīd ir ļoti efektīvs meklēšanas veids. Noteikti ir jāapzvana vai jāinformē apkārtējās tuvākās patversmes, bet vislabāk ir ielikt šo te informāciju, ka dzīvnieks pazudis ar visu fotogrāfiju dzīvnieku policijas mājaslapā, kur tātad attiecīgi var apskatīties ik viens, kad šis dzīvnieks ir pazudis. Tālāk nākošais, tātad, ja tas ir suns, kurš ir čipēts un reģistrēts, saimnieks visticamāk tiks informēts tikko, kā šis suns ir nonācis vai pie vetārsta, policijā vai patversmē. Bet ir gadījumi, ka tādi suņi arī vienkārši kāds cilvēks viņu vienkārši pietur, paņem pie sevis un neaizdomājās, ka vajadzētu tā kā aizvest nolasīt čipu, varbūt šim sunim ir čips un nevajag uzskatīt viņu par bezsaimnieku, pieklīduši un tā tālāk. Ja? Tāpēc arī tad, ja šis reģistrētais čips ir, mēs darām visas šīs te pašas darbības un, kas ir ļoti svarīgi, neaizmirstam arī tik vienkārši varbūt elementāru lietu, kā sludinājumu lapiņu līmēšanu. Jo ne visi cilvēki skatās internetā, fiziskā meklēšana. Braukājam apkārt, meklējam suni plašākā teritorijā, kaķīti arī varbūt ne tik plašā, bet vienalga meklējam. Ja? Vislabāk to ir darīt naktīs kaķiem, jo tad viņi ir drošāki, tad ir klusums, un mēs arī dzirdam, ja kaķis atsaucās. Neaizmirstam to, ka to vajag darīt nevis vienu dienu, bet reizēm suņi, kaķi atrodas pat pēc mēnešiem. Tāpēc nevajag mest cerību plinti krūmos, ja, un vienkārši meklēt. Cik ir liels tas laiks, kad tas dzīvnieciņš tiek tālāk? Jā, to mēs saucam par karantīnas laiku. Tad karantīna, kad dzīvnieks nonāk patversmē, tās ir 14 dienas saskaņā ar likumu, kad dzīvnieks gaida vēl savu iepriekšējo saimnieku. Tātad viņš skaitās kā bezsaimnieku dzīvnieks, viņš gaida savu iepriekšējo saimnieku, un arī mēs ļoti gaidām un ceram, ka patiešām cilvēks attapsies un atbrauks pakaļ savam dzīvniekam. Ja tas nenotiek, tad 15. dienā saskaņā ar likumdošanu dzīvnieks pāriet patversmes īpašumā, kļūst par patversmes īpašumu, un tālāk patversmē jau ir tiesības lemt, ko ar viņu darīt. Ja Latvijā joprojām ir spēkā likums, ka bez saimnieka palikušie dzīvnieki pēc 14 dienu šī karantīnas termiņa var tikt iemidzināti vai eitanazēti gadījumā, ja saimnieks neatrodas. Ulubele ir no-kill patversme, tātad šeit tas nozīmē, ka neviens netiek iemidzināts šī iemesla dēļ, ka viņam vienkārši viņš ir kļuvis liekas kādam cilvēkam. Neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku tas ir, tie ir gadi, mēneši, varbūt tikai dažas dienas kādreiz pēc tam, ja, šie dzīvnieki gaida. Un ir bijuši arī gadījumi, ka tie īstie saimnieki attopās pēc varbūt ilgāka laika, pēc mēnešiem, ka viņu suns ir patiesībā varbūt tiešām patversmē. Vai varbūt kāds viņiem ir pateicis, jo ieraudzījis šī suņa fotogrāfiju vai kaķu fotogrāfiju. Vai bieži gadās tā, ka it īpaši ar kaķu saimniekiem kaķīts ir palaists bijis uz ielas, mašīna viņu notriekus, viņš ir atvest uz klīniku, čipa nav, tātad mēs nevaram saprast, kas viņš tāds ir, pats viņš arī nevar pateikt. Ja? Un saimnieks pēc ilgāka laika, tikai viņš varbūt ir meklējis tuvākajā apkārtnē, pēc ilgāka laika viņš saprot, ka jā, kaķis ir nonācis varbūt patversmē. Un tādi gadījumi mums ir, kad arī ne tikai šo 14 dienu laikā, bet arī pēc ilgāka laika dzīvnieki atgriežas pie saviem iepriekšējiem saimniekiem. Kārtējo reizi liels jums paldies par izsmeļošu informāciju, un es ceru, ka tiksimies vēl citos stāstos. Jā, laipni gaidīt. Paldies! Paldies, mīļie skatītāji! Paldies visiem dalībniekiem visu sezonas laikā, kas dalījās ar saviem stāstiem. Mēs ar Hubertu ļoti ceram, ka kaut nedaudz jūs iedvesmojām un pavērām ieskatu tam, kāds tad ir mīlošs un atbildīgs saimnieks. Pučiņas visiem! Atā! Paldies, Hubert, tev par šo sezonu! Tu esi viens apķērīgs suņa puika, lai tev izdevusies vasara un tiekamies jau nākošajā sezonā. Bet vislielākais paldies mūsu raidījuma galvenajam atbalstītājam Dofeed. Tādēļ tāpat daudz interesantu stāstu. Bet mēs nekur nepazūdam. Mēs turpinām mūsu stāstus gan YouTube, gan Facebookā. Atā visiem!
Raidījumu piedāvā Dofīt. Lēciens labsajūtā!